Sauleskalns sākās pirms 20 gadiem. Mums ir jubilejas gads šogad. Un Sauleskalna sākums ir Jānis, jo viņam radās tā ideja, ka viņš negrib strādāt pie kāda cita, viņš grib pats taisīt kaut ko sev. Un tad viņš izdomāja, ka viņam būs viesu māja. Neviens neticēja, ka būs, kaimiņi neticēja, radi neticēja, es arī neticēju. Bet izdevās. Mani sauc Ieva Meijere, es esmu Sauleskalna saimniece. Es esmu Jānis Meijers, Sauleskalna saimnieks. Ja visapkārt mums izzāģē kokus, tad mēs veidojam savu upmalu kā parku, mēs stādām, mēs savu futbola golfu paralēli tam, ka tur var spēlēt futbola golfu, mēs tur stādām arī kokus un apzaļumojam. Un tas, ko vēl mēs darām katru pavasari, mēs piedalāmies lielajā talkā, un tu vari pastāstīt vairāk, kur konkrēti, pa kurieni un kā mēs to darām. Jā, mēs katru talkas dienu mēs talkojam pa lielo juglu. Katru gadu mūsu pulciņš pieaug, jau kaut kādu 8. gadu. Jā. Pagājuši. Jā. Mēs braucam pārsvarā no mums, no Sauleskalna, un tad uz leju vācam visus atkritumus, mēģinām bišķiņi attaisīt arī kāds pēc plūdiem parasti sastājās kaut koki, tur veidojās sanesumi un taisam vaļā bišķiņi, lai var vismaz ar laivu izbraukt. Bet es gribu teikt, ka mēs arī izglītojam savus klientus, mācām, jo katram laivotājam, uz katru laivu mēs dodam arī maisu, lūdzu savus atkritumus, ko ņemat līdz dabā, arī savācat atpakaļ, neko neatstāja. Tā kā mēs piedalāmies arī audzinošajā darbā. Jā, šis sauklis mūsu ģimenē, kā lai saka, strādā ļoti, un man ļoti patīk tas, ko, valsts meži laikam, tas ir valsts mežiem, ko atnesi, to aiznesi. Ja tu vari aiznest pilnu pudeli, tad kāpēc tu nevari paņemt tukšo un aiznest atpakaļ? Tas ir vienkārši kolosāls sauklis. Šodien Sauleskalns, manuprāt, ir vieta, kur ne tikai atpūsties, bet arī mācīties. Mēs gribam būt jau tādi moderni un teikt, gandrīz vai kā tāda kultūra telpa. Jebkuram, kurš grib sākt darboties savā biznesā pats, es pat neteikšu biznesā, rūpalā, lai nebūtu tā, ka vienu dienu tu pēkšņi esi nost no sliedēm, ir jādomā plašāk, nav jāpieķerās tikai vienam virzienam, ir jādomā vairākos virzienos. Ja kaut kas tev noiet pa burbuli, lai tev ir pie kā pieķerties, cita lieta, piemēram. Tā kā mums ir atpūtas namiņi, mums ir ekskursijas, mums ir kaķi un suņi un viss tas. Šitais mums ir klientu mīlulis īstenībā. Viņš dabū gardākos skumos. Mēs lasi katru dienu nēdam, bet viņš biežāk nekā mēs. Tas, ka mēs esam Pierīgā, tas ir īstenībā ir vairāk pluss nekā mīnus, jo it sevišķi ziemā, jo cilvēki negrib nekur tālu braukt, viņi grib tuvu mājām tās iespējas gan atpūsties, gan pamācīties, gan baudīt dabu, un mēs to tiešām bieži dzirdam. Jūs neesat tālu, ar laivām arī braukt nav tālu līdz jums, un tā kā mēs to jūtam kā plusu un kā tādu lielu iespēju arī nākotnē gūt no tā, ka esam Pierīgā, un tomēr laukos. Mums ļoti patīk sarunāties ar cilvēkiem, tāpēc mēs ļoti, ļoti labprāt dzirdam jūsu balsis telefonā, ja jūs gribat braukt pie mums ciemos. Protams, pastāv iespēja arī caur bookingu nobukot namiņus, bet labāk ir atrast mūsu telefons mājaslapā www.sauleskalns.lv, piesakojiet Facebookā Sauleskalnam un arī TikTokā, tad šo to jauku var ieraudzīt. Tiekamies Sauleskalnā!